Labdien, cienījamie skrējēji un viņu atbalstītāji. Pastāstīsim par Rojas ultramaratonu festivālu. Un šodien mēs esam divatā ar Kristeru. Kristers arī ir pievērsies ultramaratonam, par to mēs mazliet tālāk parunāsim. Tātad Rojā notiks Latvijas čempionāts 24 stundu skrējienā, un būs arī vēl divas citas skriešanas disciplīnas, 12 stundas un 6 stundas. Līdz ar to katrs varēs izvēlēties pēc savām spējām savu piemērotāku distanci, vai nu 24 stundu pārbaudījums skrējiens, 12 stundu nakts skrējiens, jo starts būs 8:00 vakarā, un finišs būs nākošās dienas rītā 8:00, 12 stundu skrējienam. 6 stundu skrējiens būs 25. maijā, 9:00 no rīta, un finišēs kopā ar 24 stundu skrējienu pēcpusdienā 3:00. Tā kā gan profesionāļiem, gan arī amatieriem ir iespēja piedalīties savā izvēlētajā distancē, un pirms tam gan jāveic reģistrācija un jāsāk ir gatavoties. Laika vairs nav tik daudz, palikušas ir tikai 10 nedēļas vai 70 dienas, tā kā līdz ar to var sastādīt sev plānu katrs, kā gatavoties kādai distancē, un ar labiem mērķiem tikties Rojā. Par trasi. Trase ir kilometrs 234 metri, kur starts ir Rojas stadionā, un pēc tam trase ir ārpus Rojas stadiona pa Rojas pilsētas ielām. Un tā, riņķojot 24 stundas vai 12 vai 6 stundas, katrs dalībnieks noskrien savu distanci, tik kilometrus, cik viņš savā tajā stundās var noskriet. Bet labais ir tas, ka ik pēc tā apļuko noskrien, dalībnieks atgriež stadionā pie sava bāra galdiņa, tā tad var uzpildīties un enerģiju saņemt, gan arī aplausus un uzmundrinājumus no saviem atbalstītājiem, gan arī no citu sportistu atbalstītājiem. Tā kā tas būs kārtīgs festivāls, kārtīga ultramaratona ballīte, kurā katrs dalībnieks var iesūtīt savu mīļāko dziesmu sarakstu, un tiks arī atskaņots katra dalībnieka iesūtītās dziesmas, kuras būs tajā mirklī veltītas tam dalībniekam, kurš būs distancē. Ja nu gadījumā spēki izsīks kādā mirklī vai ko, protams, kad var apsēsties, atpūsties. Nav jāskrien 24 stundas non-stopā, ka līdz spēku izsīkumam tad krist un neatjaunoties un atkal neatgriezties distancē. Nē. Tā tad ir jāsagatavojas arī līdzpaņemtam savam ēdienam. Droši var izvēlēties savu mīļākos ēdienus, ko ēst distances laikā, atjaunoties. No organizatoru puses būs ūdens, kādas kola, fanta, spraitiņš. Tā kā padzirdīsim jūs no tādiem našķiem kā cepumi vai kādi augļi, tas arī būs nodrošināts. Un, protams, ik pēc 6 stundām nodrošināsim silto ēdienu. Siltajā ēdienā tātad būs auzu pārslu putra, būs buljons un būs makaroni. Tātad tie būs tie 3 siltie pamatēdieni, ko ik pēc 6 stundām dalībnieks saņems. Ja nu kādam dalībniekam ir kaut kāds īpašās vēlmes, tad nu gan jāparūpējas par to savu mielastu ir pašam. Jo katram izdabāt nav mūsu pienākums, un tad nu jāņem ir savu grilētā vistiņa vai suši vai pizzas. Ja? Tā kā ir arī tuvumā Rojā restorāni, kafejnīcas, tā kā var jau tie atbalstītāji un supports, kas palīdzēs distancē, var jau pasūtīt un atnest tos ēdienus, kāds gribās. Tā kā nav nepieciešams tur sagatavoties pašiem, bet arī Rojā varēs sevi nodrošināt ar visu vēlamo. Par dzīvošanu. Tātad dzīvošana Rojā jāmeklē ir pašiem, ja ierodās ātrāk, vai arī ir kādi atbalstītāji, kas grib palikt pa nakti un nebūt stadionā atbalsta punktā dalībniekam.
Rojas turismu informācijas centru var sameklēt. Tur atsaucīgi meiteni ir Kristīne, kas palīdzēs atrast katram piemērotāko māju vietu, palikšanu pa nakti. Un kas vēl ir pats labākais? Pats labākais ir tas, ka 25. maijā pēc sacensībām Rojā notiek Rojas dienas. Tātad Rojas pilsētas svētki, kur Rojas brīvdabas estrādē būs dzelteno pasnieku koncerts, un visu dienu būs tirdziņi, visādas atrakcijas un akcijas. Balle būs. Un balle. Balle, jā. Ar klibām kājām. Rojā būs zaļumballe, kur spēlēs grupa Roja. Tā kā mēs Rojas svētkus iekustināsim stadionā un tuvējās ielās, pēc tam visi laipni aicināti pārcelties uz Rojas brīvdabas estrādi pēc apbalvošanas un tad ballējam līdz rītam. Rojā līdz ar to ar Rojas pilsētas svētkiem parasti ir sezonas atklāšana, jo visiem ir zināms, ka Roja ir vasaras galvaspilsēta, jo tur notiek paši grandiozākie zvejnieku svētki. Bet tas jau ir atkal cits stāsts. Pa citām sacensībām, tas ir Rojas pusmaratona festivāls, par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Krister. Sveiki visiem! Tad, kas mani pazīst sociālos tīklos, tur es esmu Klisters Mints, mans segvārds, dzīvē esmu Kristers. Tad par sevi var pastāstīt pavisam īstos vārdos, garš stāsts īsā versijā, jā. Tad uzsāku es savu ultramaratonu ziemā, kā gatavojas ultramaratonam būtībā, jā. Tad izskrēju ārā, likās baigi silti, domāju, labi, jānovelk jaka, paskrēju krekliņā, tad kaut kā radās man prātā ideja, tā kā visu laiku esmu atbalstījis Ukraiņu šajā te kara situācijā, gribēju pārbaudīt savas spējas, tas bija vienkārši mirkļa kaut kāds, instinkts, kas dzīvē notiek negaidot, teiksim tā, un izdomāju, labi varētu priekš sevis noskriet 50 kilometrus, neēdot un nedzerot tīri, lai atbalstītu tā kā Ukraiņus un pārbaudītu arī savas spējas, jo nevienmēr viņiem ir iespēja frontē, tīpaši ziemas apstākļos, sasildīties un tik pie siltas maltītes un, vai pie ūdens un tā tālāk. Un tad tas nākamais mans mērķis bija, es esmu diezgan ambiciozs cilvēks, es domāju, kas ir 50 kilometri, tas būtībā nav nekas, lai gan pats iepriekš esmu skrējis tikai 30. Un tad es pacēlu to latiņu savā galvā uz 100 kilometriem. Jā, un tā ideja man ģenerējās pa galvu, un tad veicu savus treniņu procesus laiku, un tad vienā vakarā, jaunā gadā, atnāca pie maniem ciemos draugi, pastāstīja viņiem par savu ideju, lielākā daļa no viņiem teica, ka es esmu saitis prātā, ka tas nav realizējams un tā tālāk, un es vienkārši, tas vienkārši iedzina vēl lielāku to piemeta uguni tai pečkai. Un es sapratu, ka tas ir laikam tas, kas ir man jāpierāda cilvēkiem, jāparāda bišķu pretējais un jāparāda, ka jāiziet no tās komforta zonas un kad viss neizdaramais dzīvē ir izdarāms. Un tad sāku to treniņu procesu, sāku publicēt to visu un vairs nebija atkāpšanās ceļi, jo vienkārši šis sloks bija uzliks diezgan liels uz to visu pasākumu. Cilvēki sāka sekot līdzi, izrādīja milzīgi interesi tam visam manam projektam, manai tai vienai nakts idejai, teiksim tā. Un pieaicināju, tad kaut kā pamazām saplūda tā, kad pareizās zvaigznes nostājās pareizās vietās, un gan pazīstamie ultramaratonisti man ir, un tie tā kā arī gribēja piedalīties manā projektā, atbalstīt mani, un izveidoja man treniņu programmu, pēc kuras varēja normāli darboties. Un tad iepazinos ar Aigaru Fadejevu, viņš man palīdzēja, sagatavoja tīri kā fizioterapeits tam visam pasākumam, un cilvēks, kurš man ticēja, kurš arī nodarbojas ar tādām nedaudz pārcilvēciskām lietām, un tad nebija vairs atkāpšanās ceļa, teiksim tā. Un tad kādā dienā man uznīja Artis, un ar sociālajiem tīkliem, cik es sapratu, Tiem ir milzīgs spēks. Tiem ir milzīgs spēks mūsdienās, tieši tā. Un jo, ja tāda sociālajā tīkla nebūtu, tad droši vien arī tā pasaule būtu stipri savādāk un daudz ko mēs neuzzinātu un nevarētu vienādi domājošie cilvēki apvienoties pozitīviem mērķiem, kas ir cēli, jo Ukrainai ir jāpalīdz. Vienalga, kā mēs to varam vai nu lūgties, vai skriet, vai ar savu darbu, vai ar savām domām.
bet tas ir jādara. Šobrīd it sevišķi. Jā, zelta vārdi. Un tā bija. Tad Artis uzvanīja. Cilvēks, kurš vienkārši jau pēc sarunas es sapratu, ka viņš ir arī tajā skriešanā. Viņš pastāstīja par savu pieredzi, kad jau ir pats skrējis Rīgu Valmieru un vairākas reizes, ja nemaldos. 4 reizes, lūdzu. Piemērs. Ņemiet piemēru, jā. Un tas vēl mani papildus motivēja, kad tādi cilvēki izrāda interesi par šo skrējienu. Un tā nu mēs satikāmies. Mēs satikāmies Rojā, ja nemaldos. Jā, tā bija tieši... Es tev sagaidīju Rojā pie Rojas burtiem. Tieši šajā slavenajā vietā, kur mēs satiksimies arī pēc... 25. 24. 24. maijā, tieši 24. maijā. Un pievienojās man, paskrējām distanci, pārunājām, cik nu varējām tajā distances laikā. Tur jau bija cīņa jau, jā. Tur Kristeram bija cīņa, jā. Jo, ko es arī novēroju, ka Kristers startu bija pārāvis pātru bišķiņu, bet tas ir labi. Jo, ja kamēr pats neiziet tam procesam cauri, tikai no stāstīšanas un zināšanām vieni par maz ir jāizmēģina. Tā kā to var tagad izstāstīt arī... Tā viens ir tas, kas ir uz papīra, vai cilvēkiem sežot mājās galvā, kas tur domā, kas tur tāds ir, ķipa, cilvēks skrien un viss. Tur tie, kas noskrējuši kilometru, 2, 3 varbūt, un tā tālāk liekas, labi, tu atjaunojies, viss ir labi, bet tu skrien tālākas distances, neēdis vēl augstumā, tur puspliks. Traki. Tas jā, ir tāds bišķiņ jābūt, bišķi savādāk domājošam cilvēkam. Bet tas ir labi, cilvēkiem ir jāiziet no komforta zonas ikdienā, un tā komforta zona tevi reāli degradē pamazām, jā, un mūsdienu sabiedrībai sevišķi. Tagad, kad ir visi gadžeti, visiem patīk pasēdēt ekrānos, un mēs tā kā atejam no tās dzīves realitātes, teiksim tā. Nedaudz, tas ir, jā. Jo daudzi sapņo, kā būtu, ja būtu, skatās visādus klipiņus, video, lasa, jā, tas cilvēks var, es jau arī varu, bet, jāpieceļ ir tā pakaļ augšā, jāaiziet ir ārā, jāsāk ir pašam kustēties, tad viss ir sasniedzams. Nekas nav neiespējams. Tieši tā. Un satikāmies Rojā, aizskrēju kopā ar Kristeru līdz Melnsilam. Tad jau bija kārtīgi tumsiņa. Kristeram tur mazliet uzfrišināja veselību. Un pēc tam Kristers tā kā bultā aizšāva līdz Kolkai. Tā arī apmēram bija, jā. Būtībā tie 89 km aizgāja. 87 bija ok, un pēc tam jau kājas piesit, un... Tad bija cīņa nedaudz ar sevi, plus vēl Kolkā sākās vētra, vējš, koki, zarīnas, salauztis pārējais, bet tās ir nianses, jā. Tās ir nianses, galvenais jau, ka tas mērķis tika sasniegts. Un ar to mērķi tika iekustināta arī sabiedrība, tas ir mūsdienās ļoti svarīgi, kad tika pastāstīts šis stāsts par to situāciju, kas ir Ukrainā, un vai tā nenokļūt arī pie mums Latvijā, un tika būtībā tajās 18,5 stundās tika padarīta labāka gan mūsu valsts, gan iedzīvotāji, tā kā redzēja, kā viens cilvēks spēja cīnīties par kaut ko labu, un man ir prieks, kad es esmu iesaistīts tajā pasākumā būtībā, un kad tas pasākums izvērtās tik plašs, un līdz ar to, ka viņš izvērtās tik plaši, kad sanāca apvienotos cilvēkus, arī ir nākotnes vīzija. Tad nākotnes vīzija, kā jau mēs minējām, un kāpēc arī mēs šeit sēžam, ir šis Rojas 24 stundu ultramaratons. Tad ultramaratons priekš manis ir milzīgs izaicinājums. Man pirms tam, kā jau es biju minējis, 30 km pieredze, tagad 100, un pēc 3 mēnešiem jau es esmu priekš sevis uzlicis to latiņu 160 km, bija ierakstīt sevi tajās 100 jūdzēs, un nekas nav neizdarāms, jā. Bija cilvēki, kas saka, ka vajag ilgāk atjaunošanas procesu, un man tur bija mazas traumas, jā, pēc šī skrējiena, bet tas ir tikai normāli, un es uzskatu, ka nevajag apstāties vienkārši. Vajag turpināt tieši tādā pašā solī, kāds viņš pirms tam bija. Nedaudz ātrākā šoreiz. Nevajag startu pārķert tikai. Starta ne, bet tā kā 50 km 24 stundas. Jā, ko es gribēju vēl piebilst, ka skrējieni, kas ir uz laiku, kur ir pa apli skrien, noskrienot vienu apli, tātad Rojā noskrienot
tas ir 1234 metrus, jebkuram sportistam, jebkuram dalībniekam ir rezultāts, nav diskvalifikācija. Ja skrien maratonu, tad no starta līdz finišam jānoskrien ir. Tāpat arī visām distancēm, kas ir uz kilometriem, uz metriem, jānoskrien no starta līdz finišam. Šeit, noskrienot vienu apli, jau ir rezultāts. Līdz ar to aicināti vēlreiz visi, kas grib pievienoties Kristera skrējienam 24 stundu garumā, var gan atbalstīt, gan pievienoties mūsu organizatoru pulkam kā atbalstītāji. Sponsoru atbalstītāji ir arī nepieciešami, jo zinot tās finanšu grūtības, kas ir Talsu novadā, ko apsolīja Talsu novads, nav izpildījis un nebūs atbalsts no Talsu novada. Līdz ar to mēs pašu spēkiem, sportisti, atbalstītāji, labas gribas cilvēki, kas atbalsta aktīvu cilvēku kustēšanos, skriešanu, iešanu, soļošanu. Visi tiek aicināti uz roju 24 stundu skrējienam. Ja nu nevar 24, tad var 12 un 6 stundas noskriet, bet tas būs lielākā mērā veltījums Ukraiņu tautai cīņā pret fašistisko Krieviju. Tāds ir. Jā. Galvenais ir kustēties. Kā mēs runājam. Kustībā ir spēks. Kustībā ir spēks. Tas ir tā par to. Kā tu tagad gatavojies? Kāds ir tavs tagad, cik es saprotu, tad tu esi atlabis jau? Sāc kaut ko kustēties, sāc vingrot, staipīties, skriet? Būtībā, jā, tagad es uzsāku savu treniņu procesu jau. Tad, kā jau bija minējis, jādēļ tām traumām, veselības stāvokļas pārējām, man sanāca tādas 2,5 nedēļas, 3 praktiski miera režīms. Mieras nav priekš manīm. Tas ir pats smagākais posms, viens no smagākiem posmiem, laikam pat smagākā tā skriešana un tie pēdējie kilometri, kad tu vienkārši sēdi mājās un veseļojies, bet tev gribās būt kustībā un tā ir. Un neko tagad. Tāpat agri rītī atsākās man, kā bija pēc tam minējis, 4:30 tad ceļos, tas dienas režīms, jā, tad aizēju saģērbos mierīgi, padzeru sev citronu ūdeni, tad šeit pat arī netālu Jūrmalā gar jūru arī skrienu, noskrienu savus attiecīgos kilometrus, kas man priekš treniņas programmas ir sataisīti, pēc tam eju vilkties uz tieņiem, šeit ir iespējas plašas, āras tieņi ir sarakti Baltijas, ne Rīgas jūras, līčas zemē. Tā kā jūrmalnieki ir parūpējušies par to. Un pēc tam eju mājās augsta duša. Man tas ir standarts jau 3 gadus, augstas peldas, augstas dušas. Un pēc tam man ir meditācijas periods, 30 minūšu. Tas ir ļoti tāds noderīgs dzīvē no visiem šiem no stresiem, apkārtējām visām lietām. 30 minūšu vienkārši elpošanas vingrinājumu sagatavoju sevi tā kā turpmākām dienas darbībām. Būtībā, 4:30 un aptuveni uz to visu pasākumu man aiziek kaut kādas 3 stundas, un tad es 3 stundas veltu sev, atrodu to laiku, jo ikdienā nesanāk atrast viņu. Tas ir pēc 7:30, tad jau ir darba dienas, visādas lietas ikdienišķās, kas jārisina, un tad es to savu dzīvi pakārtojos, kad es sportojies no rītiem. Agri ceļos, nevienu cilvēku nesatiek, neviens man netraucē, neviens padenis neliek pa ceļam. Suņi, ne šeit mierīgi, šeit nav tik raki, suņi neskrien no pakais, ne. Pa ceļam, kad to 100 km skrējām, tad tur bija suņi kaut kāda sākumā, bet paldies saimniekiem, kad turēja viņus aiz sētas, teiksim tā. Bet viņi varbūt gribēja līdzskriet. Nu, gan jau kaut kāds, varbūt būtu kaut kāds jauns Guinness rekords 100 km suni. Kas varētu būt, jā. Jā, nu, pa to Guinness rekordu arī, kā man sanāca būtībā, kad es to laika termiņu biju nokavējis, jo tā publicitāte nebija man praktiski vispār svarīga sākumā, un es nezināju, ka tas aizies tādos plašumos. Es to darīju priekš sevis, un kaut kādu nedēļu, pusotru iepriekš es aprunājoties ar citiem cilvēkiem. Viņi man teica, ka jau sociālos tīklos tas ir aizgājis, kad jāceļ tā latiņa augstāk. Un tad es zvanīju tiem Guinness rekordiem vispārējo, un es biju nokavējis, jo tur 2 mēnešus iepriekš vajadzēja pieteikt to pasākumu. Jo, tur sanāca, kad iepriekš bija skrieti 42 km,
kur cilvēks bija skrējis ziemas apstākļos, noscīt ziemas, jo man sanāca 1 grāds, pēc tam bija līdz dienas beigām kaut kādi 5, un tad atkal beigās bija 1, bet vētras, noscītie vētras apstākļi, lietas vispārējais, ķipa to temperatūru vidējo pēc sajūtām radīja, kā -6 mēs skatījāmies. Bet es pirms tam biju skrējis arī -15 grādos pliks, un kaimiņiem bija kaimiņu galvu saķērši no rītiem, skatījās uz mani. Bet man bija mans mērķis. Un tā ir trakos, ne visi sapratīs, un cilvēki, kur ir to savu mērķi, viņi vienkārši neietekmējas no apkārtējās vidas. Viņi vienkārši iet uz to un neapstājas. Bet tad jau tagad var to Guinness rekordu, tagad tu esi iemēģinājis, tagad var visu formalitāti sagatavot, un ziemu šogad arī būs. Jā. Decembrī vismaz. Un ielīst vēlreiz tajā pašā aliņģī nosacīti. Nē, jā, tur ir, tas ir atkal smags gatavošanās process, un tas jau nav tas nav tā, kad kā citi iedomājās. Viņš tur noskrēja un tā tālāk, pēc tam atjaunojas, viss ir labi. Tas ir, tāpēc neatkārtoju to mājās neviens un savu galvu un bez konsultācijām nemēģiniet. Man vēl joprojām ir diezgan smagas traumas, par kurām es arī neesmu varbūt tik daudz runājis. Man tirpst šīs te dalnas rokām, kas ir apsalušas, un pēdas man ir visas apsaldāts. Jā. Būtībā tie audi ir apsaluši no visiem maniem treniņu procesiem. Es jau biju arī minējis tie treniņu procesi ar video, kuras 30 minūtes un 29 sekundes nosēdēja aliņģī, kas arī Latvijas rekords jau nav līdz šim zināms, neviens cilvēks, kurš vēl ilgāk sēdējis. Un pēc tā pasākuma, tas projekts arī var pastāstīt īsumā, viņš dzima naktī. Vienkārši es biju gatavojies tam visam pasākumam, gribēju notestēt savus augstuma spējas, cik labi mans ķermenis ir tātad pielāgojies šim te augstumam. Sazvanīju savu pazīstamos cilvēkus, kuri būtu gatavi nodrošināt mani gadījumiem, ja kas. Un tā, mēs uzsākām to procesu. Un tas bija tas... Pēc 7 minūtēm man teica jau, ka tas varētu būt viss. Un es vienkārši neielaidu šaubas savā galvā un gāju līdz galam. Pēc 30 minūtēm tas arī pasākums beidzās. Bet tā pēdējā pusotra stunda, kas bija pēc tā aliņģa, to es praktiski nemaz neatceros. Tur bija jau uz izslēgšanās robežas viss tas pasākums un tā samaņas kaut kāda nosacīta atgūšana un vispārējais. Un pēc 7 stundām tikai sajūtu pirmo siltumu. Un pēc tam... Jā, kā man teica, audi ir atmiruši, apsaluši, un pēc pusgada varbūt būs kaut kādi uzlabojumi tam visam pasākumam. Tagad kājas ir tādā stāvoklī, kādā viņas ir, bet, ja tu gribi kaut ko parādīt trakāku, nezinu pat tas, man pat nav jāpierāda, es nepierādīju citiem to, es vienkārši pierādīju sev, kad ar prāta spējām es varu slāpēt tās sāpes un ko tas augstums izraisa un visu pārējo. Bet ko es secināju, kad prāti tu nevari vienkārši atjaunot savu ķermeni. Tāpēc tas ir tāds koks. Medicīna vajadzīga tomēr. Medicīna ir vajadzīga. Un pareizā. Jā, vajadzīga. Apdomāt savus lēmumus, turpmāk nedaudz netaisīt tik trakas tās lietas, bet katram savs. Cik es dzirdēju, tad tev viss tās trakās lietas ir dzimušas naktī. Vienā naktī, otrā naktī. Tā ir, jā. Kaut kas... Tad jāgaida tagad 3. naktī, lai būtu atkals. jā. Ne par to, kas ir par nākotnes plāniem un tā tālāk. Kā jau es minēju, 24. maijs, diena pēc manas dzimšanas dienas, Artis man pasniedz ļoti labu pēcdzimšanas dienas dāvanu. Iespēju, jā, tās 24 stundas tātad pavadīt Rojā ultramaratonā. Un pēc tam man ir viens traks plāns, bet ambiciozs plāns, kas jau būs nākamo vai aiznākamo gadu, kam būs jāgatavojas. Bet pa vidu tam būs vēl tādas mazās lietas, jā, noscīt mazās lietas. Bet par to plānu es tagad pagaidām pārāk runāt. Tad vēl nedaudz par šo te 24 stundu skrējienu, ko es gribēju minēt. Tam, protams, apakšā ir atkal palikts kāds cēls mērķis. Par šo mērķi pagaidām konkrēti es vēl konkretizēt es nevaru, bet varu dot tikai mājienus. Tad tas būs saistīts ar Ukrainu un ar Latviju. Ar tajā visā manā stāstā, kas būs. Es par šo te visu skrējienu tā kā taisos arī montēt normālu dokumentālo filmu, lai parādītu Latvijas sabiedrībai, ne tikai Latvijas sabiedrībai, arī ārpus Latvijas. Es domāju, ka tas viss pasākums, ne pasākums, bet tas mans projekts varētu tā kā aiziet.
par situāciju, kāda mums ir Latvijā, nedaudz arī par šo te vietējo, es pat nezinu, kā labāk izteikties. Vati. Pa vietējo vati, jā, kura vienkārši labāk, mīļvārdiņu nav. Mīļvārdiņu nav, jā. Kur saugus, kā es teicu, kā sēna pēc lietus. Un tā ir diezgan ļoti traka situācija par sociāliem tīkliem vienkārši, kur cilvēki raksta neiedomājamākās lietas. Un, kad tu paskaties pēc profiliem, visi pārējā tur simtiem tūkstoši sekotāju, bet reāli taisa propagandu latvietis, bet dzīvot ārzemēs un propagandēja savai Vatistānijā, teiksim tā. Par to, bet tas ir tāds tā melnā tā darbas puse nosacīti. Un tad tālāk runāju par to tēmu nedaudz par atbalstu. Tātad ne tikai par to atbalstu, kā mēs runājam valdības līmenī un tā tālāk, kad visas pasaules valsts atbalsta Ukrainu. Tas ir skaidrs, ir cīņa pret ļaunumu un ir jāatbalsta. Vairāk par to situāciju, kā Latvijas valsts atbalsta cilvēkus, kuri palīdz Ukraiņiem karot tieši frontē, tātad frontes apstākļos, un kā šie cilvēki veic rehabilitācijas procesu šeit. Ne tikai Ukraiņu karavīri, kā mums ir zināms, bet arī paši latviešu karavīri. Un man ir tas gods šajā te savā ceļā, savos projektos ejot, iepazīties ar daudziem, ne daudziem, bet dažiem no šiem te cilvēkiem un uzzināt viņu varonīgos stāstus, kam viņi ir gājuši cauri un to viņu dzelženo motivāciju, kad vienkārši pēc visām šīm te rehabilitācijām ar pēc šķembu granātas sprādzieniem un šiem te šķembām, kurus saņēmuši sprādzienu laikā, viņi rehabilitējas. Latvijas Alvis Lukša, ļoti labs piemērs. Es viņu arī tikos, mēs runājam šīs te visas situācijas par to Latvijas atbalstu. Kad tu atbrauc apakaļ uz mājām, tev sagaid kā varoni, tev piedāvā šo te rehabilitāciju, visu pārējo, un beigās, kad tev vajag reālāku palīdzību, visu pārējo, lai nostātos normāli uz kājām, un visi tie cilvēki, kas tev atbalsta un tā tālāk, teica, kad atbalstīs vienkārši kaut kur ar laiku pazūd, un beigās tas atbalsts nemaz nav tāds, kāds viņš ir. Bet no valsts jau arī atbalsts ir, vai nav? No valsts ir atbalsts tāds, tas ir tieši tas, tagad es runāju par lietām, kādas viņas ir, par to, kā reāli man tas cilvēks ir pastāstījis, kurš pēc tam gāja cauri, un kurš pēc nedēļas atgriezīsies apakaļ kaujas apstākļos. Tad var pastāstīt, jā, kad vakar tikāmies arī ar viņu, viņam viens labākais draugs aizgāja bojā tieši vakardien, un vēl viens no viņa vada. Jā, Zaporožijā, viņiem tur tagad viņiem tur lokācija. Jā, ļoti karsts punkts tajā vietā. Un jā, un skaidri un gaiši tika minēts tas, jā, kad sākumā tev sagaid kā varoni, bet kad tas laiks iet un kad palīdzība, kur tika apsolītā, kur sniegs, un tad tie cilvēki, kur pēkšņi arī pazūd. Bet tieši kā Latvijas atbalsts kā tāds ir ļoti liels, politisks atbalsts, jā. Protams, arī nevar teikt tikai politisks, arī palīdz kā var, bet vairāk tā doma, kad par palīdzību jādomā vairāk arī tiem saviem cilvēkiem. Jo viņiem ir tieši tāds pats atbalsts, tāda pat medicīniska aprūpe kā parastam civilam iedzīvotājiem. Tad tu salauz kāju vai, tev norauj kāju un tā tālāk. Neviens tev Latvijā neatmaksās tev protēzi no Vācijas vai no kurieniem pa entiem tūkstošiem. Un viņiem tieši tāds pats stāvoklis ir. Viņi kā brauc karot, Ukraina aizstāv tādā veidā arī mūsu zemi, bet tas valsts medicīniska aprūpe viņiem ir vienkārši tāda pati kā civila aprūpe būtībā, kas neiet kopā ar to risku, ko viņi paņem uz sevīm un to palīdzēšanas procesu šeit no valsts puses tieši viņiem. Un tas ir tāda lieta, ko es gribēju tā, pacelt sabiedrības atvērtās acis, pacelt sabiedrībai, jā, ka par tiem domājam arī par saviem cilvēkiem, kuri parāda neiespējamāko drosmi, aizstāvot Ukrainu, aizstāvot tādā veidā Latviju. Bet atgriežoties mājās, viņi nesaņem apakaļ to nosacīto benefitu, jeb nevar teikt benefitu, tas būs pārāk skaisti. Pēcaprūpi, jā. To traumu sadziedēšanu un psiholoģisku atbalstu. Tieši tā. Jā, tas ir, jo
tie karavīri, kas ir no Latvijas un aizbrauc tur atbalstīt Ukraiņu armiju, pievienoties cīņās pret Krievijas agresiju Ukrainā, jā, nu viņi arī manā izpratnē, viņi aizstāv arī mūsu Latviju, un ne tikai Latviju, tur aizstāv visu Eiropu pret ļaunumu, nu tad arī tām valstīm, kuri tur karavīri brīvprātīgi ir aizgājuši ar savu klātbūtni būt tur, riskējot ar savām dzīvībām, kur tas ir pats augstākais punkts cilvēka apziņā, es domāju, ka ziedot sevi, nezinot, kas būs rīt, kas būs pēc nedēļas, pēc mēneša, bet būt tur klāt un iegūstot kādu traumu vai vispār tā sakropļojot, kad nevar vairs atgriezties normālajā dzīvē. Nu, mans viedoklis arī, ka valstī arī jāuzņemās ir atbildība, jo ne tikai finansiāli vai materiāli atbalstīt Ukrainu, bet arī mēs ar saviem cilvēkiem, tātad līdz ar to Latvija atbalsta ar saviem cilvēkiem Ukrainu, kas dodās frontē. Kaut arī viņi ir brīvprātīgie. Jo, cik es saprotu, tad arī, ja viņi tur uz turiem brauc, tad viņi pārtrauc visas militārās saistības ar Latviju. Jā. Izstājās ārā no pārtaustos līgumus vai tas ir, ja viņi bijuši... Jā, ja viņi bijuši kaut kādās struktūrās, ja, kas ir spēku struktūrās Latvijā vai vienalga kādās, kas ir saistīts ar militāro vai policijas saistībām, tad viņi izstājās un viņi aizbrauc kā brīvprātīgie. Tur jau valsts nesūt viņus. Tieši tā. Tas ir, tie ir cilvēki, kuriem ir... priekš manī viņi ir varoņi, protams, bet 100%. Katram viņi ir varoņi. Es domāju, loģiski normāli domājoši, kas atbalsta mieru, kas atbalsta cilvēku labklājību, ja, tad arī viņiem ir tā sapratne tāda, bet ir jau arī tā vata, kas mums ir Latvijā diezgan, nu, labi, šitais ieraksts notiek, var pieminēt 16. Jā. Martā, īpašajā dienā, priekš Latvijas tautas, ja. Jā, mēs esam šeit un esam kopā gājienā, izvēlējāmies šobrīd tādu atbalsta momentu, kad to mēs varam runāt, jo tajā klātbūtnē es arī esmu piedalījies leģionāru gājienos, nu, gandrīz vai katru gadu, ja nu tas atļauj, šobrīd arī ar domām esam tur, bet katrā ziņā aicinam piedalīties Rojas pusmara, šo te mēs gan zāģējam ārā. Nē, viņi pēc tam sauc. Tātad aicinam piedalīties Rojas ultramaratona festivālā un ar savu klātbūtni, vēlreiz atgādinu, ar savu klātbūtni, vai nu kā atbalstītāji, vai nu kā sponsori, vai kā dalībnieki, vai kā dalībnieku atbalsta punkts. Vienalga, kādā veidā jūs tur būsiet saistīti ar to skrējienu, viņš būs arī atbalsts Ukrainas tautai cīņā pret nežēlīgo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un mēs to arī atkārtosim, jo iepriekšējā organizētajās sacensībās, kas bija Rojas pusmaratona festivāls pagājušajā gadā, kur biedrība, Ukrainas Latvijas draudzības biedrība no Slokas bija klāt, dalīja boršķu, katram skrējiem, katram atbalstītājam, redzēju, bija tādi dalībnieki, kuri atteicās no viņa. Tātad viņiem iesprūda kaut kas kaut kur. Tātad panākts tika labs rezultāts, jo pirms tam īpaši netika reklamēts, kad viņi tur būs ar savu lauku virtuvi, tā biedrība. Un paldies Valērijam, kurš paņēma un noorganizēja to visu un bija Rojā klāt. Pēc sacensībām, pēc katras distances, katrs saņēma boršķa zupu. Devu. Ja? Boršķa devu. Jā, tā kā tas bija uzvaras boršķs. Un šī skrējienā katrā ziņā varu pastāstīt nakts laikā. Būs trase arī izgaismota ar ierakuma svecēm. Tātad būs siltums,
būs tāds atbalsts, tā biedrība dos tās ierakums veces, lai sasildītu skrējiens, lai skrējēji tajā brīdī pa nakti varētu savā skriešanas tempā padomāt arī par to, kas notiek Ukrainā. Un ar savu skrējienu arī viņi, katrs dalībnieks, atbalstīs Ukrainu. Ideāli. Tālūk, tādi tie plāni ir par ultramaratonu. Nu, protams, Rojā bez sacensībām ir arī daudz ko citu darīt. Ir mūsu atbalstītājs Spura, kur ar tiem supadēļiem var izbraukt pa Rojas upi. Tātad atkārtošu. Ultramaratona atbalstītājs ir arī Rojas uzņēmums Spura, kurš piedāvā ar supdēļiem par Rojas upi braukt. Ir arī viņiem laivas, ir arī cita aktīvā atpūtas iespējas pie viņiem. Tā kā sameklējies sociālos tīklos Spura, un to var izmantot. Tad ir iespēja ar kādu kuterīti izbraukt pa jūru, ir iespēja apskatīties Rojas pludmali, kas no vienas puses ir uz Kolkas pusi, no Rojas ir smilšaina, uz otru pusi ir akmeņaina, tā kā var izbaudīt jūras svaigo gaisu un priežu īpašo aromātu, sāelpoties, būt veselīgiem, acis spīdēs un mirdzēs, mati būs spīdīgāki un zeltaināki. Tā kā Roja piedāvā arī tādas iespējas. Protams, Rojā ir arī slavens avotiņš, kur ir dzeramais ūdens, Rojas upes krastos, kur viņš ir pārbaudīts, ir ļoti labs, tā kā arī to varat uzmeklēt. Rojas turismu centrā var atrast ļoti daudz informāciju, kas ir apkārtnē dabas objekti, ko skatīties. Nu, un arī Rojā būs tajā pašā laikā, kā jau minēju, Rojas pilsētas svētki, kur būs gan izstādes, gan koncerti, gan Rojas tirdziņš, gan arī koncerts dzeltenajiem pasniekiem, un vakarā zaļumballe Rojas brīvdabas estrādē uzstāsies grupa Roja. Līdz ar to plašas svinības, no sākuma paskriesim, mazliet uzfrišināsim savu veselību un uzlabosim arī atbalstītāju emocijas, socializēsimies skrienot, viens otru atbalstīsim skrienot, būsim draudzīgi un saudzīgi viens pret otru. Ja kādam kaut ko vajag, neatsakam. Ja kāds kaut ko nevar sakārtot, vai ko, būs arī informācijas centrs, kur var atnākt un pastāstīt tās visas lietas, ko vajag distancē varbūt pielabot, vai kādam kaut kāds īpašs vēlmes ir. Lūdzu, tikai nevajag turēt nekādu ļaunu prātu uz kādu dalībnieku vai ko, bet vajag priecāties un atbalstīt. Un tad arī tā sabiedrība būs laimīgāka, priecīgāka, socializēsies, un kopīgi mēs Rojas ultramaratonu padarīsim par kārtīgu ultramaratonu ballīti. Kārtīgi. 24 stundas noskienam, tad 24 stundas nodivojam. Jā, droši, jo lielākā daļa sportisti ar tādiem mērķiem, kur gatavojās garajām distancēm, arī dzīvē viņi ir mērķtiecīgi. Jo tur bez sagatavošanās labus rezultātus sasniegt ir grūti, un gatavošanās process katram ir savās iespēju robežās, bet tas gandarījums par sasniegto ir vienlīdzīgs. Vai nu ir kāds personīgais rekords, vai personīgais sasniegums, vai tas ir kāda godalga, vai vēl kāda cita dalībnieka sasniegums ir vienlīdzīgi vienādi. Jo tur pa tām 24 stundām vai 12 vai 6, kā distanci izvēlēsieties, ir ko padomāt, un vienmēr domas sakārtojās, un pēc tādām distancēm arī cilvēki pieņem pareizos lēmumus turpmākajai savai dzīvei. Tā ir, jā. Kaut kāds pārmaiņas citiem ir jau ilgi brieduši, skriešanas laikā izdomā, mierīgi izsver visus plusus, mīnusus, svara kausi nosverās parasti uz plusiņiem, un tad to pozitīvo lēmumu arī
cilvēki pieņem.